Biķeru karaliene taisnā pozīcijā. Kad biķeru karaliene izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads sola emocionālu dziļumu, intuitīvas atklāsmes un siltas attiecības. Šī kārta simbolizē empātiju, rūpes un spēju radīt harmoniju sev apkārt. Tas ir laiks, kad tu vari piedzīvot emocionālu briedumu un iemācīties labāk saprast gan sevi, gan citus. Attiecību jomā biķeru karaliene norāda uz emocionālu tuvību un dziļām jūtām. Ja esi attiecībās, tas var būt gads, kad partneris tevi īpaši novērtēs, un jūs kopīgi spēsiet veidot vēl ciešāku saikni. Tu iespējams uzņemsies rūpes par partneri vai ģimeni, bet tas sniegs tev gandarījumu. Ja esi viena, šī kārta norāda uz jaunu mīlestību, kas būs balstīta uz savstarpēju sapratni un cieņu. Tā var būt arī zīme, ka tu kļūsi atvērtāka pret savām jūtām un spēsi pievilkt sev cilvēku, kurš atbilst tavām vērtībām. Darbu un finanšu jomā biķeru karaliene simbolizē intuīciju un spēju pieņemt emocionāli gudrus lēmumus. Šī kārta norāda uz darbu, kas tev sniedz gandarījumu un aicina pievērsties tam, kas tev patiesi svarīgs. Finansiāli tas ir labs gads, lai ieguldītu emocionāli svarīgos projektos vai ģimenes vajadzībās. Tu spēsi gudri pārvaldīt savus resursus, ieklausoties ne tikai prātā, bet arī sirdī. Un atceries, biķeru karaliene tev saka, ka mīlestība un rūpes ir tavs lielākais spēks. Kā saka, karaliene bez biķera nevar valdīt pār savām jūtām. Šogad esi atvērta savai sirdī un dari visu no tās dziļumiem. Biķeru karaliene apgrieztā pozīcijā. Kad biķeru karaliene izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads var norādīt uz emocionālām svārstībām vai grūtībām izteikt savas jūtas. Šī kārta simbolizē nepieciešamību pievērst uzmanību savām emocijām un izvairīties no pārlieku lielas pašuzupurēšanās vai emocionālas atkarības no citiem. Attiecību jomā apgrieztā biķeru karaliene var liecināt par neskaidrībām vai emocionālu spriedzi attiecībās. Ja esi attiecībās, iespējams tu jūties nesaprasta vai pārāk daudz laika velti partnera problēmām, aizmirstot par sevi. Šis ir gads, kad jāatrod līdzsvars starp rūpēm par citiem un rūpēm par sevi. Ja esi viena, šī kārta var norādīt uz grūtībām atvērties citiem vai bailēm no ievainojumiem. Tev būs svarīgi pievērsties savām jūtām un iemācīties tās pieņemt. Darbu un finanšu jomā apgrieztā biķeru karaliene var norādīt uz emocionālu izsīkumu vai nespēju pieņemt lēmumus, jo tevi traucē iekšējās šaubas. Iespējams, tev ir jānosaka robežas un jāatrod veids, kā veidot veselīgas attiecības ar darbu. Finansiāli šī kārta brīdina par emocionāli motivētiem tēriņiem, kas var izraisīt nožēlu. Un atceries, apgrieztā biķeru karaliene tev saka, ka emocionāls līdzsvars ir tikpat svarīgs kā intelekts. Kā saka, karalienes biķeris nevar būt pilns, ja viņa pati to neuzpilda. Šogad rūpējies par sevi un ļauj sev būt prioritātei.